Esiet sveicināti, cienījamie futbola draugi. Sinotip futbola virslīgas spēle pēc pavisam īsa brīža 10. kārta un šeit Slokas stadionā Jūrmals Spartaks pret futbola klubu Ventspils izlasē. Parunāsim par to pēc šīs standarta situācijas. Pieaugušo nacionālajā izlasē gan neviens spēlētāji nenositienos uzņēmis Siņeļņikovs un iespēja viņam arī tagad tuvajās stūrī, tuvājies devītnieks. Un tomēr atsibum Vladislavs Kurākins. Trāpīts vārdu pārli nav, bet, protams, tādā veidā iegūst pretinieku komandas standarta situāciju un te iesit savos vārtos bumbu. Spartaks šķiet, ka šlampe ir tās, redzam, ka varbūt runājām par to, ka nav vajadzības riskēt, bet beigās sanāk standarta situācija un tā rezultējas vārdu gūmā. Šlampe centās izsist bumbu no soda laukuma un ļoti neveiksmīgi trāpīt tieši savos vārtos. Bet te atkal mēs atgriežamies pie laika apstākļiem un pie šī nejaušības faktora, kas šādā laikā, protams, ir lielāks. Un varbūt sausos laika apstākļos vieglāk būtu nospēlēt šo bumbu šlampēm, bet pārāk viegli prātīgi šķiet šoreiz tomēr Ingus spēlē. Protams, ka pārdzīvo, skatāmies un pagalam neveiksmīgi tur, Kurākinam iespēja noreaģēt nebija. Dzirdējām pirms spēles studijā Dāvidsons prognozes. Straumē būs sportcents.com televīzijā. Un te iespēja Alfam jāgūst otrie vārti Ventspils labā Alfam. Tas pret Siņeļņikovu centrējums sodlaukumā. Stuglim jāspēlē, viņš tur augumā garākais spēlētājs. Kazačoks Stuglis un Maksims Uvārenko. Neizdevās spēcīgi sitienu izdarīt Elvim Stuglim. Nesenajā spēlē pirms pārtraukuma, izlašu pārtraukumu. Tagad Buraņjaševičs varbūt varēja mēģināt un riskēt sist uzreiz pa vārtiem. Mēģināja viņš apstrādāt. Darīt pietiekami labi draugi ārpus laukumu. Jāst pa vārtiem Jevgeņiem Kozlovam un 1-1. Jevgeņijs Kozlovs, laba pozīcija un Žeņa trāpa vārtu apakšējā stūrī. Redzam līksmo Spartaka līdz te un rezultāts kļūst neizšķirts. 1-1. Jevgeņijs Kozlovs un viņa emocijas Sinotip futbola virslīgā. Šodien Slokas stadionā vēl jautrs aptuveni 25 minūtes. Dāmas un kungi 1-1 neizšķirts uz tablo, līderi cīņa. Līderi cienīga spēle. Redzējām, kā nomainīja tur pretinieki Jevgeņijs Kozlovs, izcīna bumbu tur Vladislavs. Jevgeņijs izrēķinās ar Ruginu, pēc tam sitiens vārtu apakšējā stūrī. Un 1-1. Skatāmies atkārtojumā vēlreiz un vārtu apakšējā stūrī. Uvārenko aizsniedz līdz bumbai, bet glābt savu komandu nespēja. Patiesas emocijas Jevgeņijam Kozlovam. Tidembergs iet uz priekšu. Spartaks tagad iespējas uzvar. Tas ir skaidrs, bet Ventspilī vēl sargā to vārtu šeit stūrī. Vadims Žuļevs iespējams tuvākajā laikā dosies laukumā. Ir vajadzīga enerģija aizsardzībā. Kazačoks un Jevgeņijs Kazačoks. Pirmā apļa labākais futbolists un kādi vārti Jevgeņijam Kazačokam. Kazačoks šajā sezonā ir fantastisks. Visi cieņi Jevgeņijam un lielisku sezonu aizvada Kazačoks. Un viens no spilgtākajiem futbolistiem šajā sezonā no jaunajiem futbolistiem pavisam noteikti viņam pelnīt pirmā labākā spēlētāja balva un kādas emocijas arī līdzutējiem. Jūrmals Spartaks 75. minūtē. Viens lielgabals no šī vīra. Jevgeņija Kazačoka un arī viņa emocijas. Mēs tagad redzam Jevgeņijs Kozlovs tur spēlē soda laukumā. Pacīnās gaisā Kožans. Un Kazačoks uzreiz no gaisa. 2-1. Skatāmies atkārtojumu. Apstrādā bumbu Kazačoks un ietriec bumbu vārtā apakšējā stūrī. Labi pacīnījās Kožans cieši tur Jemeļins, bet nekādi jautājumi Jevgeņijs Kazačoks. Līdz šim lieliski sezonu šim spēlētājiem un jāatzīmē, ka viņš joprojām ir jauns futbolists. Arī 1995. gadā atzīmes. Tā kā Kazačokam. Žuļevs ļoti aktīvs. Adejamu. Kazačoks vai Uvārenko, kāda cīņa, un šķiet, ka šeit spēle ir beigusies Maksimam Uvārenko, tieši tā ir sarkanā kartīte, 9 spēlētāju sastāvā paliks, tagad Ventspils Ventspilniekiem ir vēl iespēja veikt mājiņu, šeit ir emocijas, Bulvīts un Tidembergs, nav vajadzības tagad Bulvītiem, Jevgeņijs Kozlovs šķiet, ka pamatot nomierina, būs pagrūstīšanās, Ventspils ir tuvu pirmajam zaudējumam sezonā virslīgā, pret Jelgavu viņiem zaudējums bija kausā, bet tagad Jevgeņijs Kazačoks pret Andreju Pavlo, kurš Kazačoks ļoti pārliecinoši Jevgeņijs Kazačoks apliecina, ka viņš ir līderis Jūrmals Spartakā, viņš gūst otros vārtus šajā spēlē un ir labākais spēlētājs šajā mačā. Jūrmals Spartaka rindās
Un Spartaks soļo pretī 3 punktiem. Visi cien šai komandai ļoti labi spēle. Viņa aizved ļoti labu sezonu līdz šim. Un pelnīt šobrīd atrodas vadību ar 3-1 apspēlē. Jūrmāls Spartaks otrajā puslaikā pilnībā Ventspili. Un 2 vārtu pārsvars Jūrmāls Spartakam mūsu Elentais traumas šīs spēles ekspertam un futbola klubu Jelgava trenerim Dāvim Caunim ir bijusi taisnība, ka viņš teica, ka jūt, ka Spartaks šodien uzvarēs un Spartaks arī uzvarēs. Neticis, ka 9 spēlētājs sastāvā Ventspils tagad kaut ko var izglābt 5 minūtēs, bet vēlreiz jāuzteic Jevgeņijs Kazdiņš. Kāda pārliecība izpildījis šo 11 metru sodu sitienu. 3-1 Jūrmāls Spartaks ir ļoti tuvu pirmajai pozīcijai Sinotipa futbola. Skatītos priekš kāda piespēle Spartaks. Un ar kreiso kāju Hairuļins, kur trāpīs Hairuļins, un tas ir 4-1. Vladislavs Kozlovs skaisti, eleganti, un Spartaks uzvar. Izcīna 3 punktus, 4-1, un pieliek vēl pēdējo punktu. Vai tomēr vēl ne pēdējo? Skatīsimies vēl mums 4 minūtes, un Spartaks vienkārši apspēlē futbola klubu Ventspils. Jā, 9 spēlētāji Ventspilī tagad ir palikuši, bet Spartaks aizved iespaidīgi otro puslaiku, un redzam šajās acīs, tas ir prieks par savu komandu. Tas ir emocijas, tā ir ticība savai komandai. Šis vīrs noteikti ticēja pēc pirmā puslaika, kad Spartaks bija iedzinējos, un te Hairuļins Kozlovs 4-1 no Slokas stadionā. Tāds futbols, dāmas un kungi, nākiet un vērojiet šādas spēles arī klātienē, bet, protams, ja iespējas nebūs sportscents.com televīzija, Elentais trauma kopā mēs jums parādīsim. Un šī mēģinās izmantot arī 5. vārds. Vladislavs Kozlovs cels pāri Pavlovam un bumba ripo vārtos. Vladislavam Kozlovam 2 vārti un kādu maču aizvada Jūrmāls Spartaks. Varbūt pārāk vēl mēģināja no vārtiem iziet Andrejs Pavlovs, varēja to darīt ātrāk, bet prieks skatīties šo cilvēku emocijas. Tas ir futbols. Tie ir cilvēki, kuri dzīvo līdz savai komandai, tie ir aktīvākie Jūrmāls Spartaka līdzstēji. Un piespēle skatāmies šeit. Jevgeņijs Kozlovs, kurš iedot Vladislavam Kozlovam. Pavlovs, jā, aktīvāk bija jādodas pretī bumbai, bet Vladislavam Kozlovam 2 vārtu spēlē 2 vārti Jevgeņijam Kazačakam, 2 vārti Vladislavam Kozlovam. Un Jūrmāls Spartaks dominē, 1 vārtu arī Jevgeņijam Kozlovam, kurš starp citu iesāk šo atspēlēšanos. Un Andris Treimans signalizēja, ka šī spēle ir beigusies. Jūrmāls Spartaks 10. kārtas centrālajā spēlē Sinotipa futbola virslīgā ar 5-1 sagrauj futbola klubu Ventspils un kļūst par līdervienību šobrīd, bet mēs